risinājumu atrašanu mūsu pašvaldībās. Kāpēc mēs runājam par šiem plūdiem, it kā varbūt pašiem par sevi saprotamām lietām, kā jau mūsu sesijas nosaukums saka, Latvijā un Eiropā mēs redzam, ka arvien biežāk klimata pārmaiņu ietekmē ir intensīvāks lietusgāzes, karstāki notikumi. Kāpēc mēs runājam par šiem plūdiem? Un šajā diskusijā tiešām mēs gribam pārunāt ar dažām iesaistītām sesijas institūciju pārstāvjiem, kas Latvijā un Eiropā mēs redzam, ka arvien biežāk mums rāda klimata pārmaiņu ietekmē, mums rāda novērojumi, dažādas uzskaites, kā arī prognozes. No vienas puses dienas, no otras puses, ko mēs varam likt pretī, kāda ir šajā diskusijā tiešām mēs gribam pārunāt ar dažām iesaistītām šīm te iedzīvotāji varētu veikt, lai labāk pielāgoties šiem plūdiem. Latvijā, tā kā mūsu diskusija būs divās daļās, rāda novērojumi, ko mēs apzināmies, uzskaites, kā arī prognozes, daļa, ko tad mēs varam darīt. No otras puses, ko mēs varam likt pretī, kāda ir tie risinājumi, ja pasākumi, ko pašvaldības darbojās ar tiem iedzīvotāji varētu veikt, lai labāk pielāgoties šiem plūdiem. Tā kā mūsu diskusija būs divās daļās, viens Jurijam tiem riskiem, ko mēs apzināmies, ko mēs modelēšanas tiem rezultātiem, un otra daļa, ko tad mēs varam darīt par šiem riskiem. Un mēs tiešām gribētu varbūt īpaši uzdot jautājumu tiem, kas darbojās ar tiem riskiem, un tad par šiem riskiem visvairāk ir veikti dažādi šie klimata modeļi, scenāriji, ko tad mums tas uzrāda. Jurijam, varbūt īsās minūtēs par modelēšanas zinātniekiem ir grūti. Parasti ir 45 minūtes, bet divās minūtēs raksturot tos īpaši darbojoties, ko tad jums parāda šie modeļi. Latest adapt, ir veikti dažādi šie klimata modeļi, scenāriji, ko tad mums tas uzrāda. Varbūt īsās minūtēs divās zinātniekiem ir grūti. Parasti ir 45 minūtes, bet divās minūtēs raksturot to situāciju. Ko tad jums parāda šie modeļi? Jā, Rīga Valmiera cēsis strādā arī pie tīri deleģēšanas. Es teiktu, ka varbūt man interesē tieši par nokrišņiem, par to, kā pieaug intensitātes, ar kuriem mēs strādājam, ir drīzāk pie salīdzinot ar mēs projektā analizējam modeliem vidējiem. Mēs redzam, ka tas tieši intensīvo ekstrēmu nokrišņu intensitāte Rīga Valmiera cēsis. Tā vismaz mēs plānojam uz nākotni, uz gadsimta beigām. Varbūt man interesē, vai ir kaut kādi jaunākie dati, tie dati, ar kuriem mēs strādājam, redzam tādi, ka salīdzinot ar ilgtermiņa nokrišņu rekordi visi vidējiem dažādiem tieši intensīvo ekstrēmu nokrišņu ilgumiem intensitāte var pieaugt. Tā vismaz pēdējo 10 gadus uz gadsimta beigām par kādiem 40%. To mēs redzam, ka tas, ko izmaiņas no tas, ko mēs redzam, arī kā tie pēdējie. Un to jūs arī redzat uz konkrētu pilsētu, kā Cēsis, Rīga, Valmiera, skatoties konkrētās vietās, kad tas notiek. Teiksim tā, ja man jāizvēlās, tie rekordi ir pilsētas, kas visvairāk mēs redzam, kā tieši ar Rīga izmaiņas, jo Valmierā un Cēsīs tur ļoti reliefs palīdz. Un to jūs arī redzat uz konkrētu pilsētu, kā Cēsis, Rīga, Valmiera, skatoties konkrētās vietās, kad tas notiek. Teiksim tā, ja man jāizvēlās, Rīgā, visvairāk ievainojam, protams, Rīga, jo Valmiera projekta nav, bet tur ļoti reliefs palīdz. Jelgava, ļoti izteikta teritorija, kur nav, ir problēmas teritorijas, kur īslaicīgi uzturās tieši 2 gadiem, tas ir viscentrs saplūda, bet tas... Jā, tiek piesaukt Jelgava. Ilzi, jūs strādājāt Jelgavā, un vai tie ir izcinājumi agrās brīdināšanas sistēma, pie kā jūs strādājat? Jelgavas digitālais centrs. Vai kāda ir tā iespēja prognozēt šīs plūdus, ko minēja, ko mēs arī novērojam pāris gadus atpakaļ? Kāda ir tā situācija ar mūsu spējām prognozēt? Jā, tiek piesaukt Jelgava. Ilzi, jūs strādājāt Jelgavā, un vai tie ir izcinājumi agrās brīdināšanas sistēma, pie kā jūs strādājat? Jelgavas digitālais centrs. Kāda ir tā iespēja prognozēt šīs plūdus, ko minēja, ko mēs arī novērojam pāris gadus atpakaļ? Kāda ir tā situācija ar mūsu spējām prognozēt?
Mēs piedzīvojam dabūjām pa dupsi, kā smējos, lai nedēļu, kā kritiski mācītos un trenētos, pašvaldībā reāli iestājās. Nu, tad to dupsi mēs dabūjām veselu nedēļu. Jo viena lieta, ko tas nozīmē, tad cilvēka aizsardzība. Tendence tiešām tā ikdiena, protams, cilvēka aizsardzība tā ir krīzes, tad īsā laikā nolīst ļoti daudz lielāk un tā tālāk. Plus tiešām ir vasara, tātad kokos un lapas, un tad man dupsi, kā smējos, lai 25 metru kritiski mācītos un trenētos, pa logu paskatās reāli iestājās. Nu, tad pa to dupsi mēs dabūjām veselu nedēļu. Viena lieta, ko tas nozīmē, tad tendence tiešām ir tāda, tiešām tas tā arī notika, kāda arī bija tāda īsā laikā, kas uz to iedzīvotāji skatījās, kas uz tiem iedzīvotājiem neskatījās, tad to klausīja un neklausīja, bet faktiski svētdienas naktī, pie svētdienas vakarā mums tiešām īsā laikā nozīmē, mēs paskatāmies pa logu, milzīga masa, un iestājās milzīgs vējš, un praktiski arī koki, jo lija gan nākamā dienā, un patiešām tas tā arī notika, piekdienā vēl paziņot, ka Lietuvās kas uz to iedzīvotāji skatījās, kas veļās atkal iekšā svētē, un klausīja, neklausīja lielupē, un atkal mēs naktī pie svētdienas vakarā, tā nedēļa bija ļoti intensīva. Jā, Jelgava ir izdarījusi vienu lietu, un iestājās milzīgs vējš, un dažādas monitoringas sistēmas. Pašiem savu lija gan nākamā dienā, lija vēl nākamā dienā, un plus piekdienā viena lieta, ka Lietuvā sprādas ir dambis, un viss veļās atkal iekšā svētē, un lieta, mēs veļās atkal iekšā lielupē, un atkal mēs plūstam. Tas ir mūsu visu nedēļu ļoti intensīvs. Jā, Jelgava ir izdarījusi vienu lietu, kādā veidā viņš monitorē līdzi, ja redz kaut kādas anomālijas, dažādas apziņošanas sistēmas, pašiem savas sistēmas, un mēs saprotam, vai mums ir jāsauc, lai esam komisijas sēdi vai nav. Bet paralēli tam jūs noteikti zināt, ka šo apraides sistēmu esam pieraduši, ne? Tad Jelgava trešā lieta, ko mēs skatāmies, kā perimetri, kas notiek apkārt apziņošanas sistēma pašiem iedzīvotājiem. Tikko kā uzbūvējam arī zemgalēju, tikko kā jaunu. Tādā veidā viņš monitorē līdzi, ja redz kaut kādas anomālijas, iedzīvotājs ir apziņošanas sistēma vadības uz diviem objektiem, un mēs izņemot kritisko infrastruktūru, kad ja viņš pat atrodas Spānijā, es nezinu, kur tā jūs noteikti zināt, bet viņam ir dāči, viņam ir birojas, viņam es nezinu, tur māja, un kaut kas acīm redzot tuvojās vai apziņošanas sistēma pašiem iedzīvotājiem. Tikko kā uzbūvējam arī zemgalēju, tikko kā jaunziņots, un tad viņš var zvanīt kaimiņam, kur katru mēnesi palēdīs govi vai vēl kaut kas tā tālāk. Tad tie, kas nav pieteikušies, mums izdrukājās izņemot kritisko infrastruktūras policistiem, kad viņš pat atrodas Spānijā, es nezinu, kur tā diezgan apstrādās, bet tad viņam ir dāči, viņam ir birojas, viņam es nezinu, tur ir māja, un kaut kas, es teikšu tā, cilvēks aizsardzības plānus, iemetums grākastē. Es viņu atvēru, pats viņu bija radījusi, atvēru, aizvēru, un tad viņš var zvanīt kaimiņam, teikt, pārspējuši iedzīvotāji, un tā mums tapa jauns plāns, tie, kas nav pieteikušies, mums izdrukājās tas 2 gadus atpakaļ pašvaldības policistiem, un tad mēs braucam apziņot arī fiziski, tā kā mums tie algoritmi diezgan apstrādāti. Kļūdām ir jāmācās, jā, 2 gadu atpakaļ, nu tad mums bija katru dienu izaicinājumi. Es teikšu tā, cilvēks aizsardzības plānus iemetam miskastē. Es viņu atvēru, pats viņu bija radījusi, atvēru, aizvēru, sapratu, ka bija uzrakstījusi viņu priekš sevis, nevis priekš iedzīvotāji. Tā mums tapa jauns plāns, izējot no tā, ko mēs piedzīvojam tas 2 gadus atpakaļ. Un tur tiek izmantoti Rīgas Tehniskās universitātes modelēšanas kļūdām ir jāmācās, jā, rezultāti. Diskusijas ir sajūta par šiem modelēšanas datiem, kā mums tā praktiski var integrēt, nevienmēr, kā saka, palīdz mums savā ziņā, bet Rīga strādā pie jauna dokumenta, zaļināšanas plāna. Rīgas pilsētvides zaļināšanas plāna pirmo redakciju. Šobrīd tā ir publiskā apspriedē līdz mēneša beigām. Modelēšanas datiem, kā viņas tā praktiski var integrēt plānošanas dokumentos. Palīdziet mums šo te plānu uzlabot. Jā. Nākamnedēļ arī ceturtdiena klātienē ir izstrādājusi sanāksmi Rīgas pilsētvides zaļināšanas plāna pirmo redakciju. Šobrīd tā ir publiskā apspriedē līdz mēneša beigām. Tātad par pašu dokumentu un kā tad mēs esam izmantojuši vēlme ieskatīties un arī palīdzēt mums šo te plānu uzlabot. Spēcīgu nokrišņu modeli. Ceturtdiena ir klātienē. Un kā mēs to esam integrējuši Rīgas zaļināšanas plānā. Visi rīdzinieki un pilsētas lietotāji ir Rīgai tādi pirmie dati. Lai saprastu vispār tātad par pašu dokumentu un kā tad mēs esam izmantojuši uzkrājās spēcīgu nokrišņu gadījumā. Mums šādas analīzes pirms tam spēcīgu nokrišņu modeli. Skatoties telpisku, kā mēs to esam integrējuši, mēs redzam, kuras tad teritorijas ir pakļautas modelis lielākam riskam. Rīgai tādi pirmie dati, lai saprastu vispār kur tad šis lietus ūdens uzkrājas un likumsakarīgi arī mēs redzam, ka pirms tam nebija. Ūdens uzkrājas tur, skatoties telpiski visblīvāk apbūvētās teritorijas. Mēs redzam, kuras teritorijas ir pakļautas lielākam riskam. Piemēram, ūdens saulaidīgās virsmas, tātad reliefs arī spēlē lomu. Kur tad lietus ūdens uzkrājas un likumsakarīgi arī mēs redzam, ka esam identificējuši visvairāk ūdens uzkrājas tur,
kur ir visvairāk apbūvētās teritorijas. Un kopā skatoties ar karstumu salu kartējumu, piemēram, ūdens caurlaidīgās virsmas, klajā ar tādu 186 teritoriju arī spēlē lomu, ko mēs esam nosaukuši par problēmu vietām, un tad šīs ir tās teritorijas, kurās esam identificējuši prioritāri ir nepieciešams ieviest dabā balstītus risinājumus, lai mazinātu gan plūdu risku, gan karstumu salu kartējumu. Esam nākuši klajā ar tādu 186 teritoriju sarakstu, ko mēs esam nosaukuši par problēmu vietām, un tad šīs ir tās teritorijas, kurās prioritāri ir nepieciešams ieviest dabā balstītus risinājumus, lai mazinātu gan plūdu risku, gan karstumu. Hidroloģisko režīmu, par tiešā saiti, starp zinātni un plānošanu, veids klimata modeļus visai veidotāji, lēmumu pieņēmēji. Ko jūs redzat? Vai to, ko arī te ziņo par vietējām pašvaldību līmenim, ir, ka šīs izmaiņas, tad tas viss attiecas arī uz visu Latviju gadsimtu uzkrājušos novērojumus par 20 hidroloģisko režīmu, par temperatūrām, arī balstoties novērojumiem, veids klimata modeļus visai Latvijas teritorijai. Jo tā ir taisnība, ka mēs strādājam ar datiem sākot no pagājušā gadsimta sākuma līdz tātad, principā, mana komanda ir 2 gadsimta datu griezums, bet jā, visi šeit jau ir ieskicējuši to, ka šeit ekstrēmi paliek aizvien ekstrēmāk, un tā ir taisnība, un mēs pamanām, bet līdz pat gadsimta beigām, jo tā ir taisnība par to, kura pilsētā cieši varbūt visvairāk no pagājušā gadsimta, ja mēs skatāmies uz datu rindām, visā valstī nokrišņi daudz un datu griezums ir vienāds, šeit ir ieskicējuši to, ka šeit skatās ekstrēmi paliek aizvien ekstrēmāk, un tā ir taisnība, to mēs pamanām, nokrišņu kontekstā gada jautājumu daudzums, to, kura pilsēta cieši varbūt visvairāk ideiski, kā ja mēs skatāmies uz datu rindām, visā valstī nokrišņu daudzums jau ir pieaudzis, ir vienāds, nokrišņi pieaug, ziemas sezonā patiesībā, kā skatās aizvien vairāk pat runā par dažādiem cita veida indeksiem, piemēram, sausuma periods, sausuma daudzums, garums, bet tad ir intensīvie nokrišņi, tas, kas ir noticis šajā gadā vienmēr un vienmēr, ja mēs skatāmies, otrais sausākais pavasaris novērojam vēsturē, tad gadsimta ietvarā tas turpinās kopš 1924. gada, bet otrais sausākais, vairāk pat runā par dažādiem cita veida indeks, kurā mēs esam šobrīd, piemēram, sausuma periods, sausuma periodu garums, gandrīz mēneša norma, intensīvie nokrišņi, lielais tas, kas ir noticis šajā gadā nokrišņi, un tas ir otrais sausākais pavasaris novērojam vēsturē, tad gadsimta ietvarā kopš 1924. gada, otrais sausākais, ka 25 metri sausuma, tas vispār ir skatāmies uz kokiem, kurā mēs esam šobrīd, un vairāk ir cilvēkiem neinteresē varbūt gandrīz mēneša norma, bet vairāk lielais sausums, pēc tam intensīvie nokrišņi, tas ir tas, par kur aizvien vairāk iet šī klimata arī zinātne, bet nevis tikai saprašana par to, kas ir arī ļoti labi saprot šo te nav pat tik būtiski, ka 25 metri sekundē, kas tas vispār ir, skatāmies uz kokiem kā problēma ienoliešana. Aizvien vairāk ir cilvēkiem neinteresē varbūt pat milimetri kā tādi, bet vairāk interesē, ko tie milimetri atnes, kas tad tie, es varu teikt, 60 milimetri nolīja Ventspilī, bet saprašana par to, kas ir 60 milimetri, nav pat tik būtiski, būtiskāk ir saprast, kāds tad ir tas, kur rodas tā problēma ienolieš šie 60 milimetri. Ja jūs pērkat Jāgavā īpašumu, apskaties tā kartē, jo reiz 100 gados Jāgava ir pilnīgā ūdenī. Vienīgais tur, kur cēluši kādreiz Pilsgudri, es atvainojos mūsu pirmsteči, tur neaplūst. Jā, pārējais aplūst. Un ja man onkulis atnājuši mums kartu, atceros, ka tāpēc šeit klausies 50 gadus es aplūstu. Var apskatīties iedzīvotājs, kā tad aplūst. Nemainīsies nekas. Ja jūs pērkat Jāgavā īpašumu, apskatāties tā kartē. Jo reiz 100 gados Jāgava ir pilnīgā ūdenī. Vienīgais tur, kur cēluši kādreiz Pilsgudri, es atvainojos, mūsu pirmsteči, tur neaplūst. Viss pārējais aplūst. Un ja man onkulis atnāk un atceros, ka tāpēc šeit klausies 50 gadus es aplūstu. Es saprotu, 51. tu aplūdīs točnā. Nemainīsies nekas. Jā, tad būtībā tas pavasara palu kartas, kur un kā teritoriāli aplūst, ir Jelgavai, ir Rīgai, jā, ir šie 108 plus punkti, jā, varbūt Jurijs papildināt. Es saprotu, ka Jelgavai jāizpārējais tur bija tas kaskādas efekts, kā pavasara palu, jā, vairāk? Jā, pavasara palu, vējas ūdens līmenis, kas cēlās Jelgavai modelējumu, izved no ierbija, un
Atšķirība no upju attiecīgi modelēšanas. Šeit ienāk vēl tā infrastruktūra sadaļa kanalizācijas. Varbūt tas, kas notika Jelgavā, ja es pareizi saprotu, ka tur bija tas kaskādas efekts, ka tavas nedarbojas, un tas vēl kā tie plūdu vai tas ūdens līmenis, kas cēlās. Ar to, teiksim, pilsētu vidē, tur izved no ieņemas cilvēku faktors apakšstāciju, teiksim, transporta apakšstāciju, teiksim, Jelgavas mēs modeļos, teiksim, pieņemam, kā kolektoru sistēmas darbojās, tiek koptas sukņiem, bet mēs zinām, ka principā tā nedarbojas, un tas vēl, ja parunāt to ar tiem, kas apsaimnieko, nu tur vidēji saka, ka uz trešdaļus pusē, tur kolektori parasti tur arī cilvēku faktors, un tā tas arī kā ar to tas mēs modeļos pieņemam, ka varbūt netik daudz arī kolektoru sistēmas darbojās, tiek ļoti īstenībā. Nu, ja mēs zinām, ka principā tā nav, jā, teiksim, kā saka, nokšņi mainās, bet kā mēs tā sistēmas kopā ar tiem, kas apsaimnieko, nu tur vidēji saka, ka par trešdaļu uz pusi. Jā, par izcinājumiem būs otrā daļa, bet es gribētu dot vārdu, jā, tagad Aināram. Nu, ko tad apdrošinātāji? Viņi skatās uz zinātnieku prognozēm par to, kādi ir plūdu riski, vai šķir lietus, ūdeņu, pavasara palu. Kāda ir tā taktika, ko jūs ņemat vērā? Jā, protams, ikdienā monitorējam, sekojam situācijām. Ko tad apdrošinātāji? Viņi skatās uz zinātnieku prognozēm par to, kādi ir plūdu riski, vai šķir lietus, ūdeņu, pavasara palu. Kāda ir tā taktika, ko jūs ņemat vērā? Jā, mēs, protams, ikdienā monitorējam, pēdējā laika dati rāda to, ka nedaudz par datiem ir seškāršojies pieteikto gadījumu skaits. Arī, protams, krājumā salīdzinām nesen pagājušā gada situācija vēl bija 5 gadus atpakaļ. Tad būtībā, ja mēs runājam, protams, tas ir diezgan satraucošs signāls. Pēdējā laika dati rāda to, kas nozīmē, ka apdrošinātājiem ir jārēģē. Seškāršojies pieteikto gadījumu skaits. To, ko mēs darām, tad būtībā situācija vēl bija 5 gadus. Maksimāli mēģinām, tad ir tā, ka pielāgot tā apdrošināšanas atraucošu procesus, tendenci saistībā ar dabas stihijām, esošajai apdrošinātājiem ir jārēģē arī maksimāli elastīgiem. Cilvēku orientētiem, to, ko mēs darām, tas būtībā, kad iestājās maksimāli mēģinām nepieciešams atbalsts. Pielāgot, teiksim, tā klasiskā izpratnē procesu, administrēšanas procesu saistībā ar iestājās gadījumu esošajai situācijai. Jo mums ir pieteikums apdrošinātājs izskata, apdrošinātājs izmaksā cilvēku orientētiem. Tad būtībā dabas stihija gadījumā ir, ka mēs cenšamies pakāpties vēl vienu solīti atpakaļ. Un klasiskā izpratnē esam saņēmuši administrēšanas procesu, kāds iestājās būs plūdi, būs slikti. Mēs arī apzinām konkrētu teritoriju, apzinām cilvēku maksā, un būtībā dabas stihija gadījumā un mēģinām viņi cenšamies būtībā pat uzrāpties vēl vienu solīti atpakaļ. Un brīdī, neuztraucies, te ir apdrošināšana, saņēmuši informāciju par to, ka būs plūdi, būs slikti. Ja būs nepieciešams, tad, protams, apzinām konkrētu teritoriju, apzinām cilvēku, kas ir ļoti būtiski, ir arī tas, kad mēs sniedzam, mēģinām viņas informāciju, kā pasargāt sevi, kā pasargāt savus tuviniekus attiecīgi, un neuztraucies, kā apdrošināšanu, īpaši bieži vien potenciālajiem draudiem par to. Tā ir viena sadaļa. Ja būs nepieciešams, tad, protams, tomēr tā X stunda ir atnākuši. Kas ir ļoti būtiski, ir arī tas, ka ienākuši pilsētā informācija, kā pasargāt sevi, kā pasargāt savus tuviniekus, attiecīgi visi atbildīgie dienesti, kā pasargāt savu īpašumu no potenciālajiem draudiem. Tā ir viena sadaļa. Nākamā sadaļa ir, ja tomēr tā X stunda ir atnākuši, tāpēc mēs ļoti strādājam pie ienākuši pašapkalpošanās sadaļas. Mēs taču ļoti labi cilvēki, kā un cik ir noslogoti visi atbildīgie dienesti, vai telefona līnijas ir sarkanas. Viņi būtībā paši var aizdrošinātājiem ar izņēmumu pāris minūšu laikā. Klientam vajag to saskari, klātesamību, atvieglinās dzīvi, tāpēc mēs varēsim ļoti strādājam, ātrāk pieņemt to lēmumu. Bet tā rezumējot būtībā ir tā, ka, lai ņemot vērā esošo situāciju veidā, mūsu apstākļus, apdrošinātāji fokus ir uz prevenciju, viņi būtībā paši var aizpildīt mūsu digitālās minūšu laikā, pēc iespējas ātrāk būtībā klients var atvieglināt dzīvi, un mēs varēsim, ātrāk pieņemt to lēmumu. Bet tā rezumējot būtībā ir tā, ka
ņemot vērā esošo situāciju, klimatiskos apstākļus, apdrošinātāju fokus ir uz prevenciju, un uz digitāliem risinājumiem. Lai pēc iespējas ātrāk būtībā mēs ļoti aktīvi izmantojam un strādājam ar LVģC publiskotajām plūdu kartēm. Gribētu atzīt, ka viņas lielā mērā būtībā arī sakrīt ar mūsu pašu datiem. Tā kā prieks par to, jā, tā kā mēs noteikti to izmantojam un ar to arī strādājam. Es tad atļaušos papildināt, iepriecināt vēl vairāk, jo šīs plūdu kartes, kas tagad ir pieminētas, tas tiešām ir palu kartes, un tas vairāk jau par hidroloģiju kā tādu no upēm. Bet šobrīd LVģC ir arī uzsācis darbu un tiek strādāt tiešām pie lietus kartēm, pie tā, kur kā saplūdīs. Šobrīd mums ir divi pirmie, tad te atļaušos papildināt, iepriecināt vēl vairāk, jo šīs plūdu kartes, kas tagad ir pieminētas, tas tiešām ir palu kartes, un tas vairāk jau par hidroloģiju kā tādu no upēm. Bet šobrīd LVģC ir arī uzsācis darbu un tiek strādāt tiešām pie lietu kartēm, pie tā, kur kā saplūdīs. Šobrīd mums ir divi pirmās teritorijas, kas ir Valmiera un Jelgava, ja nemaldos, tiešām bija arī pat otra šita pilsēta. Tā kā tuvāko gadu laikā pavisam noteikti tas attīstīsies vēl tālāk un vēl būs papildu kartes, kur tiešām arī kartēta nokrišņu kontekstā šie plūdi. Lieliski ziņa, jā. Bet papildinot nedaudz, ka mēs būtībā, manuprāt, mums jau ir kaut kādas iestrādes apdrošinātājiem kopā ar LVģC. Data apmaiņā, lai būtībā mēs būtu vairāk sagatavotāji, un attiecīgi varētu arī operatīvāk rēģēt. Brīdinājums iestājās, ka arī jums ir iespēja jūsu klientiem uzzināt, kā tad rīkoties no jūsu puses. Jā, es gribēju papildināt vēl vienu lietu. Ņēmējus. Viens ir tas, ko mēs saņemam ziņās, tagad mēs saņemam arī SMS savus iedzīvotājus par to, ka te ir svarīgi, ka cilvēks izjūt to individuālo pieeju, kad mēs būtībā atgādinām. Man arī varbūt neliela reklāmas pauze, kā jau kolēģi minēja, kad Balti jau vairākus gadus uztur, gribēju papildināt vēl vienu izglītojušu portālu. Viens ir tas, ko mēs saņemam ziņās, tagad mēs saņemam arī SMS drošā.lv, kur būtībā ir ļoti svarīgi, ka cilvēks izjūt to individuālo pieeju, kā pasargāt sevi un rūpēties par ēšanu drošību. Man arī varbūt neliela reklāmas pauze, kā jau kolēģi minēja, ka Balti jau vairākus gadus uztur informatīvi izglītojušu portālu Drošības akadēmiju. Pašvaldībām to saulēcīgo prognozi iegūt, uz datiem balstīts lēmums pieņemts, un, protams, informēt iedzīvotājus. Un te nu jautājums ir, ko es vienmēr tagad pēdējos jau gadu laikam stāstu, kad ir jādomā arī par to, ka katra paša iedzīvotāja 72 stundu noturība. Pašvaldība pirmās 72 stundas nevienam iedzīvotājiem neko palīdzēt neprognozi iegūt. Tā ir godīgi datiem balstīts lēmums pieņemts par infrastruktūru un, protams, informēt iedzīvotājus par pakalpojumiem, kas mums ir jāatjauno un tā tālāk. Mēs nevaram nevienam iedzīvotājiem pirmās 72 stundas palīdzēt. Tāpēc tad, kad jūs domājat par katra paša iedzīvotāja, tā ir tikai sadaļa no 72 stundu noturības. Pašvaldība pirmās 72 stundas nevienam iedzīvotājiem neko palīdzēt ar iedzīvotājiem caur apkaimēm, lai tā ticība, mēs rūpējamies par infrastruktūru, ja mēs sakalpējamies par ielām, pārsienat savus govus, aizved savus automašīnas, mēs nevaram paceļat kaut kādas tehnikas uz augšu vēl kaut ko, tāpēc dariet to. Labāk izdariet nekā pēc tam gauž raud. Tā ir tikai sadaļa no 72 stundu noturības. Un tas ir šausmīgi svarīgi, un mēs kā pašvaldība jāgalvā par šo nepārtrauktu runājām ar iedzīvotājiem caur apkaimēm, lai ir tā ticība, lai notic tam, ka ja mēs sākam lūdzu paceļat, pārsienat savus govus vai aizvedat savus automašīnas, vai paceļat kaut kādas tehnikas uz augšu vai vēl kaut ko, tad dariet to. Labāk izdariet nekā pēc tam gauž raud. Bet šajā konferencē mēs arī runājam par tiem šī ilgtermiņa risinājumiem, pirms apzinātībā balstītiem risinājumiem, zaļiem risinājumiem, kas savā ziņā mēs varam darīt. Viens ir, ko mēs varam darīt, ka var teritorijas ārkārtas situācijā, skatos Jurija virzienā, pasargāt tiem, ko tad zinātnieki iesaka, kā visefektīvākos arī, ko jūs esat skatījuši. Ilgtermiņa risinājumiem, dabā balstītiem risinājumiem, zaļiem risinājumiem, kurā savā ziņā reliefa pazīmes, kāda hidroloģija, iespēja var teritorijas applūst. Varbūt ir kāds tāds skatos Jurija virzienā, tiem pašiem zinātnieki varam iesakt kā visefektīvākos arī, ko jūs esat skatījuši. Protams, tas ir no katras vietas atkarīgs un tā tālāk, vai tas ir kurā kāds reliefa pazīmes, kāda hidroloģija un geoloģija un tā tālāk, bet varbūt ir kāds tāds top 3, ko mēs kā iedzīvotāji vai pašvaldības noteikti varam vispirms izvērtēt.
kā efektīvs. Vienmēr visu ļoti viegli atrisināt, ja runa tieši par plūdu noturību, tad jaunu apbūvi, ekstrēmiem nokrišņiem, stāvlaukumus, visefektīvākais zaļo zonu ir pārdomāts vertikālais a priori liekam, pusmetru, faktiski zem daudz telpa veidojot vai pazemes parkingos tā, lai kad vienmēr visu ļoti viegli atrisināt, ja runa par jaunu apbūvi. Jā, veidot jaunu apbūvi, gadījumi, piemēram, stāvlaukumus, tieši vai netieši, zaļo zonu, spice home stāvlaukums, a priori liekam, pusmetru, ielas malā ir pazemes parkingos, tā, lai kad ir tie plūdi, mums ir par populārākiem risinājumiem bezkrāties. Bet tas ir tikai viens no tādi uzskatami gadījumi. Arī tā ievilka ir izdarītīga, varbūt kādam tieši vai netieši gadu lietu. Spiece home stāvlaukums, tas stāvlaukums vēl dot kādus 30 centimetrus līdz pusmetram. Ielas malā ir, tā kā es teiktu, tas vertikālās plānojums, tas ir tas, ko mēs ikdien neredzam, par populārākiem risinājumiem. Bet tas ir tikai viens no. Izmantot tas speciāli iedot kādu telpu, varbūt ir kaut kādā. Bet ja mēs runājam par tieši pietiek, bet jau pareizi teica, ka vēl dos kādus 30 centimetrus. Ideāli risinājumu nav. Piemēram, uzkrāšanas populāri, bet tādā pilsētā vertikālās plānojums, tas ir tas, ko mēs ikdien neredzam, bet kas šeit var būt tāds dabas izmantot. Nebūs speciāli iedot iebūvēt, ja mēs runājam par tieši visur varam. Arī jau pareizi teica, ka ideāli risinājumu nav. Šeit iespējams, piemēram, tas varbūt efektīvāk populāri, bet tāda kolektora, jo šeit ir apūs, šeit pēc iebūvēt nelielu diametru kolektoru. Jā, šeit var būt tāds dabas balsts risinājums, nebūs kur un vietas nav. Iebūvēt, kādā pilsētā, diez vai arī kultūra vēsturiskā pasākos, tas ir pēc būtības pasākums visas šeit iespējams, tie efektīvākie risinājumi būs tie kolektori, jo šeit ir slīpums, šeit pat iebūvēt nelielu diametru. Droši vien arī tas iesprom labi. Es domāju, ka vien arī būs ko un vietas nav. Ka tādā pilsētā, tā galvenā pieeja, ka mēs nevaram izveidot kādu vienu risinājumu. Jā, ir tādi gadījumi, īpaši, ja zaļais jaunas, jaunā apbūve, piemēram, virzemē, gan pazemē, bet skanstes droši vien arī tas zaļš koridors, ko es domāju, ka vien arī būs klīts sistēma. Pateikt, ka pielāgo vienu konkrētu teritoriju pat tā galvenā pieeja, ka mēs nevaram izveidot kādu vienu risinājumu vienu vietu. Jā, ir tādi gadījumi, īpaši, ja ir risinājumi visu jauns, jo jaunā apbūve, piemērs ir tas skanstes daudzfunkcionālo zaļš koridors apstādījums, kas kanāla kalts sistēmas pielāgo lietus, vienu konkrētu teritoriju, gan ūdens saglabāšanai. Šādiem apstākļiem tas ir ļoti interesanti vispār, kā notiek. Pirms esošā apbūve pirms dažām dienām var uztaisīt ļoti liels lietusgāzes. Tagad mēs vairs neesam tādu daudzfunkcionālu, īpaši, ja mums ir kaut kāds apstādījums, ūdens aizvadīts, ja mums ir tas švamvidīga risinājumi, zaļas švamas, lietus saglabāšanai, ielikt šādiem apstākļiem. Tas ir ļoti interesanti vispār, kā notiek. Pirms dažām dienām elegants veids, kā tos ļoti liels lietusgāzes. Tagad mēs vairs neesam ekstrēmu. Īpaši, ja mums ir gan kolektoru sistēmas, ūdens aizvadīts, ja mums ir tas švamvidīga risinājumi, zaļas švamas, lietus dārsts. Es saprotu, daži piemēri tika, bet ko Rīga tad ņem no tiem piemēriem, ko jūs uzskatāt, kas ir labi, ko iestrādāt tajos, lai atrisinātu šīs 186 problēmu lietas? Jā, ko mēs ņemam, tādu tas izaicinājumu daudzums ir liels. Daži piemēri tika, bet ko Rīga tad ņem no tiem pirmais solis un pirmais mēģinājums. Mēs noteikti nepretendējam, ka mēs tūlīt visu atrisināsim un Rīga vairs nebūs nekādiem riskiem pakļaut. 186 problēmu lietas. Mēs skatāmies divos virzienos. Jā, ko mēs ņemam, tādu tas izaicinājumu apbūvētās daudzums ir liels un šis ir mūsu tāds pirmais solis un pirmais mēģinājums. Mēs noteikti nepretendējam, ka mēs tūlīt visu atrisināsim un Rīga vairs nebūs nekādiem riskiem pakļaut. Tur mums ir vēl dubultā problēma. Mēs skatāmies divos virzienos notekūdeņu kopsistēma. Tātad, kā jau Jurijs minēja, komunālie problemātiski ir jau šie apbūvētās teritorijas. Spēcīgi nokrišņu gadījumā teritorija, kā Rīgas vēsturiskais centrs, kas ir viens kopums, nonāk vidē, kas ir maz vietas jauniem risinājumiem.
Lūk, tā kā mums ir vēl mēs vēlamies, ir notekūdeņu kopsistēma. Mazie, daudzie, decentralizētie risinājumi, kur šis lietus ūdens spēcīgi nokrišņu gadījumā vai infiltrējās lokāli daudzās vietās. Nonāk zaļināšanas plānā mēs ļoti piedāvājam sākt ar pašvaldību īpašumiem, ko mēs vēlamies, ir šie lietus dārziem, mazie, daudzie, decentralizētie risinājumi, kur šis uzkrāto lietus ūdeni, pēc tam mēs varētu izmantot laistīšanai, piemēram, vai infiltrējās lokāli daudzās vietās. Tātad šie ir visi šie mazie risinājumi lietus ūdeņi ar lietus dārziem īpašumiem, un, piemēram, pašvaldību īpašumos jau domāt par visādi citi arī apstādījumi, kas par uzkrājošām tvertnēm ūdeni kopumā uzkrāto lietus ūdeni, pēc tam mēs varētu izmantot laistīšanai, piemēram, ilgstošu sausumu. Un tad ir tādi lielie nopietni risinājumi. Tātad šie ir visi šie mazie risinājumi, lietus ūdeņi, lietus dārzi, telpā, hidrodinamisko modelēšanu, kas infiltrē lietus ūdeni. Kopumā ūdens caurlaidīgo virsmu īpatsvara palielināšana. Trubām un kur tad tas lietus ūdens. Un tad ir tādi lielie nopietnie risinājumi. Spēcīgi nokrišņu gadījumā. Mēs Rīgā vēlamies skatīties, kur mēs Rīgas vēsturiskajā centrā varētu ieviest vēl hidrodinamisko modelēšanu, to lielo risinājumu, kas tad varētu būt tātad ar visām arī mūsu kombinācijā ar šiem te uzkrājošiem trubām un kur tad tas lietus ūdens. Tā kā šis ir viens tāds no tādām lielajām rīcībām, ko mēs esam iekļāvuši. Skatīties, kur mēs Rīgas vēsturiskajā centrā mēs pagaidām nevaram pateikt vēl kādu tieši šādu risinājumu mēs varētu īstenot, bet tas mums ir tāds liels uzdevums. Vēlākā infrastruktūra kombinācijā ar šiem te uzkrājošiem dīķiem. Vai Rīgas pašvaldībai ir kaut kāds regulējums, ir normatīvais akts, kas nosaka kādu regulāciju, kādas tehniskās apkopes ir jāveic esošajām noteksistēmām? Bet tas mums ir tāds liels uzdevums. Es paskaidrošu, kāpēc šo jautājumu uzdevu, jo drīkst jautājums personīgā pieredze, kā apdrošinātāja rāda to, ka Rīgas pašvaldībai ir laiku runājam par plānošanu, ko varētu uzlabot, tam ir ļoti liela nozīme. Protams, jāuznāk par kādu regulāti, un kāds novērojums ir tāds, ir jāveic esošās noteksistēmas tiktu uzturēts. Kāpēc šo jautājumu uzdevu, kurā gadījumā tie zaudējumi varētu būt personīgā pieredze, kā apdrošinātāja rāda to, ka mēs novērojam vienkārši mēs visu laiku runājam par plānošanu, ko varētu uzlabot. Tam ir ļoti liela nozīme. Nav iztīrīts no pērnā gada lapām. Mums novērojums ir tāds, nosošāvi viņi ir aizbēgti, noteksistēmas, nezinu, kā funkcionē, tiktu uzturēts atbilstošā kārtībā, ja jautājumā tie zaudējumi sākās iet mazāk. Mūsu novērojumi sakrīt. Novērojumi vienkārši rāda tās pašas. Es esmu diezgan droši, ka mums ir kāda noteikuma. Diemžēl es nemācēšu pateikt, bet, ja jūs vēlaties, es noteikti varu atrast un jums atsūtīt. Piemēram, notegrāvi viņi ir aizbēgti. Jā, Rīga ir liela, mēs esam daudz dažādas turvienības, un mēs ļoti cītīgi arī strādājam. Mūsu novērojums sakrīt, lai veicinātu sadarbības starp tām. Es esmu diezgan droši, ka mums ir kāda noteikuma. Piemēram, diemžēl es nemācēšu pateikt, bet, ja jūs vēlaties, es noteikti varu atrast, atkal aktualizējuši, ir vispār, ka mēs Rīga ir liela. Ne tikai mēs nezinām kādās stāvoklī tās ir, bet mēs arī strādājam izstrādāt tādu plānu, lai veicinātu sadarbības dvīnis, piemēram, šīm sistēmām. Tā kā mums ir viena liela mājasdarba vēl jāizdara. No lietām, ko mēs noteikti atkal aktualizējuši, ir vispār, ka mēs šo sistēmu uzturēšana, atjaunošana, tas jau būtu ne tikai mēs nezinām, kādā stāvoklī tās ir, bet mēs arī mums nav tāda digitālais dvīnis, piemēram, šīm sistēmām. Mums ir diezgan lieli mājasdarba vēl jāizdara. Noteikti piekrīšana, uzturēšana, ka tas arī viens no šo sistēmu uzturēšana, atjaunošana, tas jau būtu daļa no risinājuma. Tiek uzturēt funkcionālā kārtībā, tad arī tas mazina noteiktos plūdu riskus. Strādājot vienā citā projektā Jelgavā, tieši arī, ko iedzīvotāji teica, ka svarīgi ir šie te uzturēšanas pasākumi, gan dīķi, gan grāvi, gan rielām, regulāri tīrīšana un uzturēšana. Tas arī viens no zaļajiem risinājumiem, kas viņi tiek uzturēt funkcionālā kārtībā, tad arī tas mazina noteiktos plūdu riskus. Tad ir kaut kāds šīs prioritātes, kas ir noteikts, bet tad, kad ir vētra, lai jūs saprastu, tad, kad ir vētra, pat, ja tur ir tīrīs, nemaz
ar tiem kokiem un lapām sadzēna pilnīgi visu cietu. Mēs sākam, mēs jau redzam, un te bija ļoti liela nozīme arī pašiem iedzīvotājiem, kā brīvprātīgiem, kas nāca palīdzēja mums tās gūlīs, visās malās fiksi tīrīt, ja? Tad, kur tīrīt, un kas palīdzēja rūpēs, tad ir kaut kā šķīt, un tālāk, ka tā ir tā problēma. Tad, kad ir vētras, lai saprast, tad, kad ir vētras, pat ja tu tur esi tīrīts, viņš jau ar tiem kokiem un lapām sadzēna pilnīgi visu cietu. Tas ir jebkurā gadījumā lētāk nekā droši vien izstrādāt jaunas projekts un tos brīvprātīgiem, kas nāca palīdzēja mums tās gūlīs, visās malās fiksi tīrīt, ja? Un kas palīdzēja rūpēs, nu tā kā pabakstīt, tā ir tā problemātika. Bet, nu jā, tas ir arī budžeta jautājums, godīgi pasaku. Kurā gadījumā tas droši vien ir lētāk? Tas ir jebkurā gadījumā lētāk nekā droši vien izstrādāt jaunas projekts un tos realizēt. Jā, iedzīvotāji mēs nemaksājām par lietošanas apsaimniekošanu. Par naudu iedrīkst. Dažādos veidos, Latvija tā, laikam vienīgā Rīgā, kur ar retiem izņēmumiem, Latvijā laikam vienīga valsts Baltijas jūras reģiona, kur tie skaitas par iedzīvotāju, mēs nemaksājām par lietošanas apsaimniekošanu. Tas samaksā Rīgā, kaut dažādos veidos, tas notiek uz Zviedriju, uz Dāniju, uz Rīgā, kur un vietas, kur kopsistēma, kur uz citām valstīm nonāk kopsistēmas. Kaut kāda veida tas samaksā ir par lietas par parastiem notkūdiņiem, meliorācijas tarifs. Tiešā veidā par to, ja mēs tas arī ir viens aspekts, netiešā veidā arī citas polārs ir vienīgais. Skaidrs, ka ir daudz, ko var izdarīt, paskatāmies uz Zviedriju, uz Dāniju, uz Lietuvu, uz Igauniju. Ja mēs gribam servisu par to, ir uz citām valstīm, kas ir apkārt Baltijas jūra principu, kaut kāda veida tas droši vien ir jāizvērtē, kas ir lētāk uzturēt vai lētāk izmaksāt zaudējumu atjaunošanu un sekšanu. Ja, droši vien, ka varbūt ir preventīvie pasākumi, par ko tik minēts, ir lētāk nekā pēc tam maksāt šīs kompensācijas visiem, tie, kas ir cietuši. Ja. Pašiem droši vien ir jāizvērtē, kas ir lētāk uzturēt vai lētāk izmaksāt zaudējumu atjaunošanu un sekšanu. Ka Latvijā tikai varbūt ir preventīvie pasākumi, par ko tik minēts, ir lētāk nekā pēc tam maksāt šīs kompensācijas. Ir apdrošināts labi, ja tikai 30%. Pašiem iedzīvotājiem. Arī tad ir jāiegulda, jo ne visu apdrošināšanu vienmēr sens. Viņi nav pasargāti no šīm. Papildinot, diemžēl jāatzīst, ka Latvijā tikai Man gribētu uzdot jautājumu Dacei. No mājsaimniecībām, kas kvalificētos, LVģMC veic šīs ilgtermiņa prognozes, jūs skatāties, kā mainās temperatūra un cik daudz līst, bet vai arī arī tās kartas zīmē, kas tad aplūdīs. Vai šo karšu izzīmēšanā tiek ņemtas vērā, vai Rīga tur plāno dažādi šos pasākumus Dacei vai Valmiera, ka tur būs atstāts zaļās zonas. LVģMC veic šīs ilgtermiņa prognozes, netiek sabūvēts, skatāties, kā mainās temperatūra un cik daudz līst, bet vai arī skatas telpes, arī tās kartas mainīt, kas tad aplūdīs. Var parādīt karšu izzīmēšanā tiek ņemtas vērā, vai Rīga tur plāno dažādi veidi modelēšanas. Tas pirmais, kas tika pieminēts, ir šī ilgtermiņa nākotnes klimata modelēšana, un tajā patiesībā netiek ņemtas vērā tik sīkas nianses, jo šie nākotnes klimata pārmaiņu modeļi, tie tiek bāzēti uz gana daudz mainīgajiem, kur ir divi lielie bloki, viens no lielajiem blokiem jaunākajos modeļos ir tieši cilvēku darbība, kā mēs cilvēki nākotnē uzvedīsimies, sākot ar urbanizācijas datiem, izglītības datiem, daudz un citu vērā tik sīkas tāda veida dati, un tad otra milzu lielā komponenta pārmaiņu modeļi siltumnīca efekta bāzēti uz gana daudz mainīgajiem, kur ir divi lielie bloki, viens no lielajiem blokiem jaunākajos modeļos ir pilsētas darbība, tad arī, kā mēs cilvēki nākotnē uzvedīsimies, sākot ar urbanizācijas datiem, izglītības datiem, daudz un citu. Būtu atkarīgi no šīs veida datu, un tad otra milzu lielā komponenta ir siltumnīca efekta gāzes, un to šīs te pirmās sadaļas, bet nākotnes šiem te modeļiem būtu jāpieliek vēl klāt šādi pilsētas nianses, tad arī, protams, gan tā pilsētas nianses lokalizāciju, bet aizvien vairāk mēs gribam un ejam iekšā pilsētu līmenī, jo vēsturiski LVģMC ir tā kā valstiski, mēs ejam līdz pašvaldībām, bet šīs te pirmās sadaļas, bet tad nākotnes skatīties modelēšanas kontekstā, mēs neskatāmies uz te,
sīki gribam sadarboties aizvien vairāk ar saucamajām trešajām pusēm, gribam mēs ejam iekšā meteo puses pilsētu līmenī, jo noteikti vēsturiski darbiņu kā valstis, bet lai mēs varētu tiešām kvalitatīvi, bet strādāt, palīdzēt ar adaptācijas jautājumiem, iet dziļāk, skatīties gan informācija par to, kur un kas atrodas pilsētā, gribam sadarboties aizvien vairāk ar saucamajām trešajām pusēm, bet šeit mēs no klimata un meteo puses varam izdarīt apdrošinātājiem, jo daļu darbiņu ļoti vēlētos tiešām virzienā kvalitatīvi konkrēti izstrādāt, palīdzēt ar adaptācijas jautājumiem, mums ir pretī jau konkrēti kādi ir zaudējumi, informācija par modelēt uz priekšu, kas atrodas pilsētā, ir gan veidot aizvien ciešāk attīstības informācijas, jo tas tiešām aizvien mazāk ir tikai par un ap klimatu un meteo apdrošinātājiem, jo mēs ļoti vēlētos iet tajā virzienā, ka mums ir konkrēts meteo gadījums, mums ir pretī jau konkrēti kādi ir zaudējumi, lai mēs varam modelēt uz priekšu, kādi ir nākotnes potenciālie zaudējumi, veidot aizvien ciešākas šīs sadarbības, jo tas tiešām aizvien mazāk ir tikai par un ap klimatu un meteo, tur jau nāk klāt daudz un pašvaldības arī tiešām ir viens no lielajiem vaļiem, kas var palīdzēt tā iemesla dēļ, ka man dzīvojot šobrīd Rīgu es redzu, tur es varbūt vairāk saprotu, jā, Vecrīga, tur ir šīs te problēmas un vēl šur tur, bet jo tālāk citas pilsētas mums strādājot ar šiem datiem nav šo zināšanu. Pašvaldība kaut vai varētu palīdzēt mums arī tiešām mēs uzzīmējam lielajiem vaļiem, kas tā ir taisnība vai nav taisnība. Vai jūs šeit nepamanījāt, man dzīvojot šobrīd Rīgu, es redzu, tur es varbūt vairāk saprotu, jā, Vecrīga, tur ir šis te objekts un vēl šur tur arī ir patiesībā ļoti būtiski citas pilsētas, mums strādājot ar šiem datiem nav šo zināšanu. Pašvaldība kaut vai varētu palīdzēt mums, mēs uzzīmējam karti, un ne visi tā ir taisnība vai mainās, un ne visi jūs šeit nepamanījāt, mums šeit ir skola, mums šeit ir aktīvās pašvaldības, ir pašvaldības, kas kaut mums tiešām sadarbojas draudzēs, bet ir tādi, kuriem likt šo te informāciju šajās kartēs zīmēt, tā kā noteikti veiksmīgi, kā gribētos. Atbalsts, jo, diemžēl, mēs joprojām esam Latvijā, kur ne visi tic, ka klimats mainās, un ne visi saprot, ka laikapstākļi mūs ietekmē. Tāpēc nereti ir aktīvās pašvaldības, ir pašvaldības, kas ar mums tiešām sadarbojas draudzēs, bet ir tādi, kuriem šo te informāciju mēs aprite nav tik veiksmīgi, kā gribētos. Iedzīvotāji ziņojot tādā veidā, ja LVģMC sāk prognozēt, ka būs vērtāk tāda sistēma izveidot, kad iedzīvotājs pats var nozīmēt, ja iedzīvotāji man to ir ziņojuši, mēs to varam nozīmēt LVģMC, bet tā labā zīmē, ka viņi atšķiramies no citām pašvaldībām to, kad mums ir tā prognoze tiešām sanāca, vai mēs pareizi to izdarījām, vai viss kārtībā vai nē. Un kam ir milzīgi nozīme, jo iedzīvotāji ziņojot tādā veidā. Liels paldies par to, jā, jo mūsu meteo stacijas arī ir tur, kur tās ir. Protams, man gan no zinātnes viedokļa, gan no jebkura viedokļa gribētos, lai meteo stacijas bez katra kvadrātkilometra, katra metra, bet tas nav iespējams, un tas varbūt pat nav vajadzīgs. Un tad ir tiešām patīkami, ka šīs te pašvaldības, kuras ir gatavas sadarboties, sniegt savu informāciju. Un tāds tiešām ir, jo liels paldies par to, jā, jo mūsu meteo stacijas arī ir tur, kur tās ir. Protams, man gan no zinātnes viedokļa, gan no jebkura viedokļa gribētos, lai meteo stacijas arī kvadrātkilometru, katra metra, bet tas nav iespējams, kur seju pat nav vajadzīgs. Prognoze ar 300 tad ir tiešām patīkami, ka šīs pašvaldības, kuras ir gatavas sadarboties, sniegt savu informāciju. Bet tāds tiešām ir, jo vairāk mums ir dati, jo vairāk mēs varam uzlabot prognozes un visu kopumā attīstās aizvien labāk pareizāk. Ir labi arī tas, ka priecīgi dzirdēt ir šādas lietas, jo lielākoties ir kur seju, mums prognoze ar 360 dienas būtu pareiza, pāris dienas nebūtu pareiza un LVģMC neko nedara pareizi. Prieks dzirdēt, ka tomēr tā nav taisnība un ka kaut ko mēs darām pareizi. Paldies. Jā, zinām, par ieteicinu, ka viens bērns neizvēja vakariņās putras šķīvi un tāpēc prognozes. Tomēr tie dati ir cita mērogā un cik pie tā savādāk ticamīgi strādāt un kā ir vietējiem RTU, nekā LVģMC visai valstī, nepieciešams pieejam tās modeļus. Modeļu nenoteiktība ir citāda ar pašvaldībām, ar iesaistītām pusēm, vai arī jūs, kā saka, dialogu uzturat, ja ir, protams, kā modeļi tiek kalibrēti, tiek validēti, un tas, ko mēs redzam modelī, ir savādāk, kā jūs strādājat varbūt tādām vietējiem mērogiem, nekā LVģMC visai valstī, varbūt tā pieeja un tā modeļu nenoteiktība ir citāda. Varbūt var īstenībā raksturot to. Iedzīvotājiem no pašvaldībās laba prakse, tad, kad ir, protams, kā modeļi tiek kalibrēti, tiek validēti, un tas, ko mēs redzam modelī, ir arī atbilst patiesībai, un tur ir sēžam bieži vien mēs veicam
nav dati, par kuriem ļoti to modeli noklabēt, tāpēc ir līmeni, vai tā atgriezniskā saite ar mazu detalizētas, piemēram, pakāptu plūdu modelēšanu. Tas ir labi, teiksim, režģis ar šūnu, kura iet 10 metri. Tur, protams, nebija informācijas par visiem tīkliem. Ļoti augstā sniedzot līmeni, vai diezgan ievacam atgriezenisko saiti vai ar mazu detalizētas pakāptu to plūdu modelē nav. Tas ir veids, kā to nenoteiktību un redz, protams, nebija informācijas par visiem tīkliem. Tā plūstoša teritorija atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem. No tā atgriezenisko saiti vai atbilst kāda ir augsne par to informāciju vai nav. Kāds ir veids, kā to nenoteiktību mitrums un redz, teiksim, lietas gadi sākoties, kādi ir tīkli, tā plūstoša teritorija atkarīgs koptas vai nekoptas, to visu, teiksim, tā, un ja mēs sākam, teiksim, to visu nenoteiktību ievērtēt, mēs saprotam, teiksim, tā, ka mums ir diapazons, teiksim, no 1 līdz 10 informācija. Jā, un faktiski, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs varam, protams, mitrums scenārijus un lietas gadi sākoties, bet kādi ir tīkli, mēs gribam saprast to slikto situāciju. To visu, teiksim, tā, un ja mēs sākam, teiksim, modelējot nenoteiktību ievērtēt, mēs saprotam, teiksim, tā, ka mums ir diapazons, teiksim, no 1 līdz 10. Pieņemam, mums ir tās nokļūšanas slānis, faktiski, ko tas nozīmē? Apmēram 200 mm, laikam, diennaktī, un kā mums virsma visu absolūti necaurlaidīga. Kur ir tas, teiksim, tā, mēs gribam saprast to sliktāko situāciju. Un tālāk mēs skatāmies, tiešām, piemēram, modelējot tos plūdus, teiksim, Jelgavā, pieņemam, mums ir tās nokļūšanas slānis, kas bija tur, un tad apmēram 200 mm, laikam, diennaktī, un kā mums virsma visu, absolūti necaurlaidīga. Kur ir tas? Balts un melns, bet jūs skatāties tas ir vissliktākais. Un tālāk mēs skatāmies, un vislabākais, kad, protams, teiksim, palīdz arī tas, ka mēs pieejam kaut kādu etalonu, lietusgāzes uzprojektēts, visas ekstremālas. Un tā patiesībā tā arī būs kaut to reālu gadījumu, kas bija reālajā laikā. Ka mums nav, teiksim, tādas balts un melns, bet jūs skatāties dažādas tos variantus. Jā. Es te ātro papildinājumu par šādu veidu modelēšanu, kāpēc vēl ir tāds lielais komplicētais bloks nāk klāt, ka tas viss nereti nav tikai par vienu parādību. Šeit sākās šie kombinētie apstākļi, ka var būt 200 mm, bet ir atšķirība, vai 200 mm nāk pēc laika, kad ir bijis liels sausums un zeme ir pilnīgi krams papildinājumu par šādu veidu modelēšanu, kāpēc vēl ir tāds lielais komplicētais bloks nāk klāt, ka tas viss nereti nav tikai par vienu parādību. Jā, pavisam noteikti šeit sākās šie kombinētie apstākļi, ka var būt parametri ietvarā, bet kur nu vēl, ja mēs ņemam to patieso ainu, ka nekad nenāk viens parametrs pats par sevi, ka vienmēr zeme ir, piemēram, nāk lielie negaisi, nāk kopā ar vēju, kas arī ir jau krietni vēlāk, vai šis klāt vējš, vai tas ir vēl citas meteoparādības, tāpēc jā, pavisam noteikti šī modelēšana ir ārkārtīgi komplicēta jau viena parametra ietvarā, bet kur nu vēl, ja mēs ņemam to patieso ainu, ka nekad nenāk viens parametrs pats par sevi. Tur vienmēr nāk, piemēram, nāk lielie negaisi, nāk kopā ar vēju, kas arī tik jau iepriekš pieminēts. Palīdzēsim. Varam tur rūp par pašvaldībām, manuprāt, ļoti laba kombinācija. Man ir ierosinājums. Es tā sēžu un klausos, es pieminu pašvaldības un pašvaldības interesētību. Jums ir jāizmanto iespējas. Es tikko kā teicu, es esmu nomikrējis un varam. Es esmu padomnieks par IT jautājumiem par datiem. Lūdzu, izmantojiet mani. Palīdzēsim. Varam tur rūp par pašvaldībām, manuprāt, ļoti laba kombinācija. Piespiedīs mainīt attieksmi. Pašvaldībās noslēguma atlikušajās minūtēs vēlētos uzjautāt vairāk tāds skatu nākotnē. Jelgava vai zinot šīs prognozes iedums nedaudz mainīt šo situāciju, pēdējo gadu situāciju, jaunos risinājumus, tā izskaitā apdrošināties, piespiedīs mainīt attieksmi, kā jums šķiet pašvaldībās. Rīga te ir labs piemērs. Es domāju, ka par to vienkārši skaļi jārunā ar iedzīvotājiem un vispār ar visām iestādēm. Mēs tā pat drusciņam par to pilinām, tad, kad nāk tā krīze virsū, tad mēs atkal tā kā pilinām, bet man liekas, ka par to ir vienkārši jādomā. Bet jā, ja mēs runājam tieši par Jelgavu, tad jā, mēs esam dabūjuši naudu, tur gultnes, tur paplašināšanai, izrakšanai, tur sakārtošanai, upēm, ja mēs runājam. Jā, mums ir nauda, kur mēs noklājāmies ar iedzīvotājiem, izrādījās, ka visām iestādēm. Tajā vietā mēs tā prāt drusciņam, tāpēc mēs viņu pilinām, tad, kad nāk tā krīze virsū, tad mēs atkal arī to
ko pārbūvējam no veciem laikiem, kas izrādījās, ko mēs nezinājām. Ja mēs runājam tieši par Jelgavas, tad mēs esam dabūjuši naudu, modulēšanai, Jelgavu paplašināšanai, izrakšanai, sakārtošanai, upēm, ja mēs runājam. Jā, mums ir nauda, kur mēs noklājāmies ar problemātiku, jo izrādījās, ka elektrība tajā vietā, tur, kad ceļās ūdens, tāpēc mēs viņu rāda upes augstrādāja. Nu tā, tur arī to pārbūvējam no veciem laikiem, kas izrādījās, ko mēs nezinājām. Nākamais, kas ir, es esmu dabūjuši finansējumu 3D modulēšanai Jelgavas. Bet es domāju, ka visā Latvijā tas noderēs no krastiem ārā. Un tātad man interesē gan krāsu upēs, gan arī tātad augstu, jo viena lieta ir caurteks, tā arī C un citi brauc upē, skatījos, kur rāda upes ūdens vai netek, tek vai netek, netek. Te varētu būt problēma. Nu tā, bet tā, viss saka, veidot šādu ātri, te ūdens krītams. Es saku, jā, stādi dronu parādīšu, kur tas ūdens manī. Nevis tur jau viņš krītās, arī stāvam no krastiem ārā. Un tātad man interesē, mēs varētu atsakot katru reizi, man augstu, man interesē caurteks. Kamēr man džeks brauc upē, skatījos uz leju, tek ūdens vai netek, tek vai netek, netek. Te varētu būt problēma, es mazliet skatījos, un tāpēc veidot šādas ātri attīstās. Un iedzīvotāji ar vairāk saprot, jo pieņemsim, šajā gadā strādā arī uz tādām lietām, un arī lēdus, gan arī ar droniem, lai mēs varētu atsakot katru reizi, lai iedzīvotāji jau bija paklausījuši, jau atkal bija izdarījuši pāris mājas darbus, paldies dronu, atbrauc pie maniem, paiet arī, ko nevajadzēja darīt, viss jau ir slikti, gatavīgi bija pieņemt lēmumus, ātri lēmumus, brauc pats, mazliet skaties un pieņem lēmumus. Tāpēc jā, tās ir tādas lietas, ko attīstās. Un iedzīvotāji ar vairāk saprot, jo pieņemsim šajā gadā, kad mēs gatavojamies plūdiem, kad bija ledus iziešana, bet pusotru mēnesi gatavojas iepriekš. Iedzīvotāji jau bija paklausījuši, jau atkal bija izdarījuši jau pāris mājas darbus, izdarījuši, paldies Dievam, aizgāja seceni, tur neko nevajadzēja darīt, bet gatavība bija pamatīga. Jā, tā kā es redzu, ka mainās, jā. Visu šodienas diskusiju, vai liels fokus mums ir Rīga, Jelgava, jā, nu es tā, vienkārši galvā vēl ir dati, ir pavisam noteikti. 23. gada janvārs Jēkabpils kļūs apzinīgi. Tikām caur samērā nelielu izbīlumu klientu. 10. maijsaimniecība bija nodarīta ar zaudējumu un arī uzņēmējiem papildinājums, man liekas, bet Jēkabpils arī šodienas diskusija, vai liels fokus mums bija Rīga, Jelgava, tāpatās arī Augšdaugavas novads, vienkārši galvā vēl ir dati. Nu, apdrošinātajā skatījumā, nu, protams, Jēkabpils plānošanai tikām caur samērā nelielu izbīlumu, ņemot vērā 10. maijsaimniecība bija nodarīta ar zaudējumu un arī uzņēmējiem. Mēs to redzam. Arī tā vieta, kurai noteikti tas ir jādara. Tāpat tās arī Augšdaugavas, lai jau vajadzētu arī to darīt. Jā, es vienkārši apdrošinātajā skatījumā, protams, esošās infrastruktūrai, inženieru komunikāciju pilsētu, ņemot vērā vairāk, tas jau dos pozitīvu rezultātu gan iedzīvotājiem. Mēs to redzam un noteikti tas ir jādara. Mēs jādomā, bet būtībā jau vajadzētu arī to darīt. Plāni top šķiet visām pašvaldībām, jo tas ir tāds kā jau likumā noteikta lieta, bet es ļoti vēlētos un cerētu, ka šie plāni top vairāk par kaut ko tiešām jēgpilnu, jo bija šis arī gadījums tiešām reālais Jelgavas gadījums, ka plāns ir, bet tad, kad ir šī problēma, tad plānu var šis plānošanas viedokļi. Tur plāni top šķiet visām pašvaldībām, jo tas ir tāds kā jau likumā noteikti. Jā, bet diemžēl arī tas, ko ļoti vēlētos ir pašvaldības zvana, ka šie te plāni top vairāk par kaut ko tiešām jēgpilnu, jo bija šis arī gadījums tiešām reāli. Es cenšos paskaidrot kaut ko vairāk, ko tas nozīmē, tad, kad ir šī plāna, cilvēki pretī var uzskatīt, vai nu tur ir par daudz darba, tur, kur tas ir bijis šo vienu cilvēku, ka viņam ir jāizstrādā gan šāds te klimata plāns, gan diemžēl arī tas, ka viņam fiziski nepietiek laika pašvaldības izprast, ko viņš vaicā jautāt. Realitātē dara pašvaldībā. Un es pieļauju, ka šis plāns paliek tikai tāds kā ķeksīša plāns. Ir tā, ka es cenšos pagaidāt kaut ko vairāk, ko nerad rodas sajūta, ka tie veiksmīgie labie plāni var uzskatīt tikai tajās tajos reģionos, šo vienu cilvēku, ka viņam ir jāizstrādā gan tajos, kur ir šīs lielākās problēmas, tas, ka viņam fiziski nepietiek laika izprast, ir liela problēma, bet realitātē dara. Es pieļauju, ka tas plāns paliek tikai tāds kā ķeksīša plāns, un pagaidām vismaz man pilsētā rodas sajūta, ka tie veiksmīgie labie plāni rodas tikai tajās upēs, pilsētās, es saku, ka kļūdos un ir vēl tad es ļoti novēlu, ka mēs valstiskā mērogā, piemēram, tur pat Jēkabpils plāni tiek izstrādāti ne tikai ķeksīši pēc nokrišņi, kā tādi. Tad pavasaram skalī, jā, mēs apzināmies, kur ir situācija, jebkurā pilsētā šie plāni noderētu arī reāli darbībai. Var rasties arī no tā, par kādu pilsētās bez upēm. Tad es ļoti novēlu, ka mēs valstiskā mērogā un arī līdzinējā šis te plāni tiek izstrādāti ne tikai ekstrēmākas,
Bet temperatūra pieaug, tad mainības aizvien lielākas, bet pienāk situācija, jebkurā pilsētā, tad šie kā lai mēs moderētu tiešām gatavi darbībai papīru, bet arī neatkarīgi no tā, par kādu meteo parādību mēs runājam, jo visas meteo parādības nākotnes prognozes parāda un arī līdzinējā laikriņa parāda, paliek aizvien ekstrēmākas. Latvijas lielākajā pašvaldībā nav daudz cilvēku, kas strādā pie šāda plāna izstrādes. Lai mēs būtu tam tiešām gatavi ne tikai uz papīra, bet arī realitātē. Kopumā jau skats ir optimistisks, bet tas reālais tas nav bez grūtībām vai izaicinājumiem. Teiksim tā, sagatavot lielākajā pašvaldībā nav daudz nodrošināts finansējumu plāna ieviešanai. Tas vien jau ir rādītājs. Tas jau ir nākamais. Kopumā jau skats ir optimistisks. Pie tā mums vēl būs jāpiestrādā. Un tas nav bez grūtībām vai izaicinājumiem. Par tiem riskiem vai tiem sagatavot plānu ir 2 gadiem. Nodrošināt finansējumu plāna ieviešanai. Un, teiksim, tā Rīgai paveicās, viņš tā kā tur ilgi neuzkavējās un pagāja garām. Pie tā mums vēl būs jāpiestrādā. Tikai pašvaldībai vien izmaksāja to, ko arī minēja Dace, seku novēršana tiem riskiem. Un tas ir, ja mēs nerēķinam, piemēram, pirms 2 gadiem katra nokritušā koka ciklons kirstīja. Un, teiksim, tā Rīgai paveicās, viņš tā kā tur ilgi neuzkavējās un pagāja garām. Bet tāpat patiesībā ir zaudējumi, cik maksā to aizsāja. 1,6 miljoni bija seku novēršana nokritušos. Un tas ir, ja mēs nerēķinam, piemēram, privātiem katra nokritušā koka ilgi neuzkavējās bija miljons. Ja mēs mēģinātu monetizēt, tādu scenāriju, ka mēs runājam par 100-gadīgs koks nogāzies, 10 reizes kāda patiesībā ir zaudējumi, tad, protams, ka sabiedrībai ir pavisam cita 1,6 miljoni bija tikai, lai novērstu. Ir daudz vieglāk piesaistīt finansējumu un gatavoties tādam privātiem sliktākajiem scenārijiem ir daudz grūtāk. Var teikt, bez ilgi neuzkavējās bija miljons. Ceram, ka arī Rīgas gadījumā iedomājamies tādu scenāriju, ka mēs runājam par gan no ārpuses, gan no pašvaldības, lai plānu īstenot. Tad, protams, kad sabiedrībai ir pavisam cita diskusija un ir daudz vieglāk piesaistīt finansējumu. Un gatavoties tādam sliktākajiem scenārijiem ir daudz grūtāk bez šiem piemēriem, bet mēs ļoti ceram, ka arī Rīgas gadījumā mums izdosies piesaistīt finansējumu gan no ārpuses, gan no pašvaldības, lai plānu Es kopumā ļoti esmu optimistisks. Īstenībā es uzskatu, ka vismaz tā Baltijas mērogā Latvija ir tā kā pirmajā vietā. Kas mums būtu jāmaina ieradumos? Nav īstā skatuve, nav īstā skatuve, kā īpašnieki, pašvaldības atbildīgas personas. Tādā ziņā, lai būtu gatavāk tiem. Es kopumā ļoti esmu optimistisks. Īstenībā es uzskatu, ka vismaz tā Baltijas mērogā lielākie attīstītāji vieta, ja mēs runājam par dzīvojumu sektoru. Nav īstā skatuve, nav īstā skatuve. Risinājums izmanto lielas pilsētas, kā Rīga, pionieri ir reāli. Ne tikai ķekšķis labāk situācija reāli pēc būtības, jauno risinājumu ieviešanas par šīm lietām. Arī priecas tas, ka ko mainīt uzvedībā. Es negribētu, lai mēs runājam par šo zaļo risinājumu ieviešanu, tā kā gandrīz katrā jaunā projektā. Ja es mainu uzvedībā, ir būt zinkarīgākiem, jo vislabākie risinājumi ir tie, kas ne tikai ķekšķis, bet vairākas funkcijas, pēc būtības, interesēs. Es domāju, ka painteresētas, kā citādi var darīt, jo principā, ko mainīt uzvedībā. Ja es teiktu, viena rīcība, lai, ja man būtu jāapsver viena lieta, ko pašvaldība izdara risinājumu ieviešanu, ir pārskatiet vai iedodiet, ja es mainu uzvedībā, ir būt zinkarīgākiem, jo te vislabākie risinājumi ir tie, kas dabas vairākas funkcijas, lauksaimniecības, kur arī. Es domāju, ka painteresētas, kā citādi var darīt, jo principā, ar konkrētiem projektiem, kur jūs teiktu, viena rīcība, ko pasaka, ja man būtu jāapsver viena lieta, ko pašvaldība izdara risinājumus ieviest, pārskatiet vai iedodiet, konsultantam vai nelielu izmaiņām, RTU ir Latvijas biotehnoloģija. Jau iekšā biotehnoloģija mums tāda bijusi, maksimizē, kur arī panākot lielāku atdevi. Iedodiet investīciju plānu ar konkrētiem projektiem, kur jums nauda ir izmeklējums, un par to zināt, kā arī, un te man ir aicinājums jums visiem blakus mazajā teltī. Jums ir iespēja visiem notestēt jūsu zināšanas, jo projektā ir sagatavota dabā balstīto risinājumu izmaksu spēle, cik man patīk, cik veiksmīgi jūs varat noteikt, kā un kas maksā, un te man ir aicinājums jums risinājumiem, un mazajā teltī jums ir iespēja, tā kā aicinājums jums izmēģināt,
Un arī par to zinātnē, ja jums ir vēl kādi jautājumi, tur ir iespēja atstāt savus jautājumus, balstīt to risinājumu izmaksu spēli kastītē. Un tad eksperti ir apsolījuši arī atbildēt uz šiem jautājumiem. Kā un kas maksā no tiem iespējas kļūt zinātnārākiem un uzzināt kaut ko vairāk par aicinājumiem jums izmēģināt. Un arī par to zinātnē, ja jums ir vēl kādi jautājumi, tur ir iespēja atstāt savus jautājumus un konsultāciju fórumu kastītē. Un tad eksperti ir apsolījuši arī atbildēt uz šiem jautājumiem. Mums veiksmīgi plūda un liec jums iespējas, tā kā varam baudīt turpināt un uzzināt kaut ko vairāk par Liels paldies mūsu paneļa dalībniekiem savās teritorijās, savās pašvaldībās. Liels paldies jums inovācijas ar garšīgām Latvijas stējām, gatavākiem plūdu apdraudējumiem pie mums. Bet mums veiksmīgi plūda un lietas iet garām, tā kā varam baudīt, turpināt Lampas festivālu. Liels paldies mūsu paneļa dalībniekiem. Un, organizātoru vārdā liels paldies jums ar garšīgu.